Domājot, kā svinēt Alūksnes 105. dzimšanas dienu, radās ideja iepriecināt pilsētas iedzīvotājus ar īpašu dāvanu – apkaimes svētkiem. Tie būs pasākumi, kas rīkoti tuvāk cilvēku dzīves vietām, un jau pirmie svētki norisinājās pilsētas centra iedzīvotājiem. Bet tas nenozīmē, ka tikai tā apkaime var doties. Var jebkurš, gan alūksnietis, gan balvenietis, gan gulbenietis braukt un priecāties kopā ar alūksniešiem. Bet tas svarīgākais, ko mēs gribētu, ka alūksnieši tajā vakarā satiekas ar kaimiņiem, vienkārši pasēž pie kopēja galda, paklausās mūziku, parunājās un varbūt pat iepazīstās. Jo nereti ir tā, ka mēs dzīvojam vienā mājā un nezinām īsti, kas dzīvo tajā mājā. Jo mēs gribam, lai kopienas kļūst aizvien stiprākas un ja viņi viens otru pazīst, tad arī tas ļoti daudz ko nozīmē. Bet blakus tam Alūksnes un Apes novada fonds nāca klajā ar ideju, ka svētki var būt arī vienošanās kādam labam darbam. Pirmajos apkaimes svētkos tika nolemts atbalstīt Ukrainu, vākt līdzekļus džipam, ko nosūtīs uz Ukrainu ar labiem vēlējumiem. Šobrīd ir 87. mašīna, kam mēs piesaistam ziedojumus. Vakar uz Ukrainu aizbrauca 13. konvojs. Mums vienmēr ir prieks, ka mums ir sadarbība ar kultūras centru un gan Alūksnē, gan Apē. Vienkārši fantastiska sadarbība, tikai kopā mēs varam paveikt. Katrā vietā būs padomāts arī par cienestu, un šoreiz par to rūpējas ukraiņu meitenes, kas pašlaik Alūksnes novadu sauc par savām pagaidu mājām. Viņas jau sākot no vakardienas ir cepušas un vārījušas, un šodien tas tiek līdz galdā, un par nelielu ziedojumu tad arī var cilvēki iegādāties šos kārumus un tajā pat laikā darīt labu darbu. Turklāt citos svētkos būs arī īpašas programmas tieši kopienām, un saziedotie līdzekļi tiks izmantoti pašu kopienu aktivitāšu atbalstam nākotnē. Tāpat Alūksnes novada kultūras centrs parūpējās, lai svētki būtu muzikāli. Tajos spēlē vietējais muzikants Normunds Veļķeris, bet nākamajos pievienosies arī viesi no kaimiņu novadiem. Tā kā mēs draudzējamies tikai savstarpēji pilsētā, bet mēs arī ļoti mīlam savus kaimiņus un vienmēr aicinām viņus saviem pasākumiem gan kultūras centrā, gan jebkurā citā vietā. Bet jau vietējie iedzīvotāji šo iniciatīvu vērtē pozitīvi un uzskata, ka tā varētu kļūt par jaunu tradīciju. Es domāju, ka jā, tas ir forši un tie ir tādi pirmie soļi. Es noteikti sagaidu, ka mēs kādreiz tos kopienu svētkos varētu arī tādu kaut kādu darbošanos iztaisīt kopīgo. Ir svarīgi noteikti kopā esot arī runāties par tām mūsu domām, vajadzībām, sajūtām un tā vienkārši viens otru, lai vairāk iepazīst. Un tas, ka viņš notiek pa teritorijām pilsētā, tas arī ir labi. Jo maza pilsētiņa, toties viņa ir diezgan liela un vienlaicīgi. Tā kā mums ir šajā ziņā tas pareizi, ka notiek pa kvartāliem. Jā. Apkaimes svētki šovasar turpināsies 4. jūlijā Apes ielā un 16. augustā Torņa ielā no 19. līdz 24. Tos organizē Alūksnes novada kultūras centrs sadarbībā ar novada fondu un nevalstiskajām organizācijām.